Jā, tad jums droši vien kaut kur ir jāakceptē, ka jūs būsiet ierakstīti. Nu ko, labdien! Mani sauc Kristīna Kastranova. Es esmu neirografikas instruktore, estētiskais kočs, un man ir tas gods šogad sākt mūsu neirografikas dzimšanas dienas svinēšanu. Nu jau 10 gadi ir noritējuši. Atkal mēs svinam online, un šoreiz tā ir veselas nedēļas ilgā svinēšana. Katru dienu mums būs kāda viena zīmēšana ar vienu jaunu, aizvien jaunu instruktoru. Šodien sākam mēs, rīt būs kāds cits, un tā tālāk, tā kā sekojiet līdzi. Katram instruktoram būs sava pieeja, vai nu ies tiešā ēterā, vai būs caur Zoomu. Tad jums ir jāskatās, kā nu kuram ir organizēts. Mēs šodien esam Zoomā, tāpēc vietu skaits ir līdz 100 cilvēkiem, bet būs arī ieraksta, ka ja nu kāds no jums netiek, izkrīt, vēlreiz grib apskatīt vēlāk vai pabeigt darbu vēlāk, tad droši varēs apskatīt arī ierakstu. Būs ielikta saite aprakstiņā. Droši varat rakstīt arī savas vietas, no kurienes jūs nākat, kur šodien esat, no kurienes pieslēdzaties. Un šodien mēs zīmēsim līderības tinkšu. Tinkša, tas ir tāds austrumu mūzikas instruments, ļoti patīkams. Daži saka, ka tas ir tāds dziedniecības instruments arī. Tam ir arī citi nosaukumi, karatalas vai cimboli. Man patīk tas vārds tinkša. Ļoti saskan ar pašu skaņu. Bet tas nav par pašu mūziku, tas ir par līderību. Un tieši šīs algoritmas, šīs neirografikas modelis tika speciāli izgudrots viena liela projekta ietveros, kas ir noticis veselu gadu, šobrīd iet uz beigām, ko es kopā ar smukajām foršajām dāmām no visas Latvijas un arī Bulgārijas kopā veidojām gada laikā, un tas saucās Lady Leader. Tātad tas bija projekts, liela sadarbība, partnerība ar Bulgāriju, biedrībai Miramida no Latgales un citai biedrībai no Bulgārijas, kas saucas InterArt Foundation, kurā mēs caur neirografiku un neformālo izglītību apmācījām sievietes no laukiem, no attālajām vietām, no mazāk attīstītiem reģioniem, no Latvijas un no Bulgārijas par līderību. Manuprāt, mums ir ļoti forši rezultāti. Šobrīd mūsu dāmas darbojas aktīvi savās kopienās un ļoti ceru, ka jūtās labāk, foršāk, stiprāk, gudrāk un tā tālāk. Ja jums ir interese palasīt par projektu, apskatīt brīvi pieejamās metodes, kas tika izgudrotas projekta ietvaros, tad es ierakstīšu čatā arī projekta mājaslapas nosaukumu ladylead.org. Tā. Un jā, tur būs arī visi... Kaut kas nesapratu. Redzu jūsu komentārus. Sakiet, lūdzu, vai jūs redzat, ko es rakstu? Aha, nesapratu. Meeting group chat. Netur aizgāju. Tagad ir. Jā, tagad redzat saiti. Tātad projekta ietvaros mums bija izstrādāti 8 moduļi par līderību, par dažādiem tādiem apakštematiem par līderību. Tad bija coachinga nodarbības gan online, gan fiziski Latvijā un Bulgārijā. Un tālāk bija lielais starptautiskais apmācība kurs pie mums Latvijā Siguldā. Un tad pēdējais notikums ir, ka mūsu dāmas rīkoja aktivitātes vietējām kopienām, un vis kaut kādas foršas aktivitātes tās ir bijušās, gan sveču liešana, gan nodarbības par mājas kārtošanu, gan zīmēšana, gan neirografika un tā tālāk. Un ļoti drīz mēs gaidām, ka tiks publicētas
printētas kārtis, tātad Lady Leader projekta kārtis, kas tapa šo nodarbību ietvarā. Tātad mūsu dāmas zīmē kopā ar savām vietējās kopienas sievietēm, zīmē savu iekšējā spēka koku, un šie zīmējumi tad būs atrodami īpašais metaforiskais kārtīs kopā ar uzdevumiem un tādām afirmācijām. Tā kā gaidām, un tad būs pieejams jauns materiāls. Tinkša. Tieši līderības tinkša tika radīta tāda moduļa ietveros, kas bija līderība un motivācijas celšana. Un tad šodien mēs noskaņosimies uz to, kā mēs vispār izprotam mūsu sievišķības, sievietes līderību, kā mēs to redzam, ko mēs gribētu savā līderībā, un kas tad mums traucē līdz tai līderībai, tai vēlamajai līderībai nokļūt. Nu, ko es domāju, mēs esam gatavi zīmēt. Tad es pārslēgšu kameru. Tā. Neredzu. Redzu jūs kuplā skaitā. Rekur tagad jūs redzat manu datoru, beidzat redzēt manu. O, tā. Ir, vai ne? Nu ko, tātad mums vajadzēs kaut kādi divi aplīši, ja nu kādam pēkšņi ir šis brīnišķīgais instruments super, tad varat ņemt. Ja nē, tad jebkura tasīte, krūzīte, jebkas, kas ir apaļš, jums noderēs, ja, ko varēs izvietot šitā savā lapiņā. Ja nav nekā par rokai, arī ir pilnībā ok. Mēs uzticamies savām rokām un zīmēsim vienkārši apļus ar roku, ja? Cik nu apaļīgi viņi būs. Ir pilnībā ok. Es domāju, ka vienmēr mums vajadzētu noskaņoties un sākt arī ar vārdu rakstīšanu, lai nav tā, ka mēs uzreiz no zilā gaisa sākam zīmēt. Tad es jums piedāvāju padomāt. Sākumā padomāt par savu līderību, tad paņemam lapu. Es uzņemšu 2 minūšu laiku, un tā jūsu tēma, varam ievilkt šitā pusītī, ja? Un uzrakstīt vienā daļā mana līderība. Tā. Un lūdzu nekautrēties likt uz papīra pilnīgi visu, kas nāk prātā. Pat ja šķiet, ka tas tā racionāli, loģiski varbūt nav saistīts ar līderību, jo katrai no mums kaut kur dziļi iekšā ir sava izpratne, kas tas ir. Un jūs redzēsiet, ka tā līderība var būt ļoti dažāda, ja, un izpausties ļoti dažādi. Tā, redzu, ka mums cilvēki gaida. Līdz. Mums šodien ir, ja? Maz ēdiena? Es domāju, ka varbūt maz. Ēdiena, nezinu, vai mums ir maz. Lūdzu, slēdziet ārā mikrofonus. Tā. Sanāca. Spiežu, askatājot, nekas neiet. Labi. Tā. Tātad mana līderība. Es domāju, es pati šodien zīmēšu manu līderību caur Lady Leader projektu, jo man liekas, ir laiks to attīstīt tālāk un plašāk un domāt par Lady Leader skolu. Tā kā man būs mana līderība caur projektu. Tā, tūlīt es atradīšu laiku. Adele? Āne. Tev vingrošanas pēc? Neredzu, kur man izslēga guntu, lai nav tik skaļi. Это вода. Это вообще. Tā, es domāju, es uztaisīšu mazu pauzīti, es pameklēšu iestatījumos, lai... Я прибежала, почему я на нее орала. Она поросенок поела, рис везде, все, и она не слышит, она слышит только себя. Tā, vienu izslēdzām. Ir jāapskatās, varbūt kāds arī zina iestatījumos.
kā izslēgt visiem nākošiem mikrofonu. Nezinu, tā nav šeit. Šeit nav, šeit nav, šeit. Mute all. Vismaz esošos varu izslēgt uz brīdi. Super. Labi. Tātad mana līderība un 2 minūtītes. Laiks iet. 1, 2, aiziet. Rakstām pilnīgi visu, kas nāk prātā ap un par tēmu mana līderība. Atsevišķus vārdus vai frāzes, nevis teikumus, nevis tekstus, vienā lapas daļā. Un stop. Nu jau 2 minūtes mums pagāja. Lūdzu, saskaitiet, cik daudz vārdu vai frāžu jums ir jūsu sarakstā. Man ir 26. Jā. Un varat arī ierakstīt čatā, cik daudz jums ir to vārdu sanācis par jūsu līderību. Un varat padalīties, kā jums tas saraksts izskatās, vai pozitīvs vai negatīvs. Daudz vārdu jums, ļoti forši. Tā, kur zina, te ir vairāk negatīvs. Vairākuma es redzu vairāk par 20, pat vairāk. Jā. Interesanti tiem, kas, jā, mazāk ir. Pozitīvs. Vienīgais negatīvais ir bailes. Jā. Mani ļoti priecē. Tad, ja jums ir vairāk par 20 vārdiem, tad tā ir tāda pietiekoši apzināta tēma. Prieks, ka mūsu sievietes par to domā, kas es esmu kā līdere. Tā, 16 līnijas, bet 36 vārdi. 8 pozitīvi. Nu tā, tikai pozitīvi. Kopumā pozitīvi, ļoti jauki. Un varat pasvītrot no sava saraksta, vai ir kāds vārds, kas jums liekas, nu, tāds dīvains, neparasts, varbūt ārpus konteksta, kas piesaista jūsu uzmanību. Es varu padalīties arī par maniem novērojumiem, par manu sarakstu. Kopumā man visi vārdi bija tiešām tādi ļoti saistīti ar tēmu, pat ne līderību, bet tieši to projektu, un ļoti pozitīvi. Un tāds vārds, kas ir diezgan negaidīts, ir šovs.
Varbūt tas varētu kļūt nevis tikai par apmācībām un neirografiku, bet arī kaut kādu raidījumu kaut kad nākotnē. Interesanti. Tā, un tie neparastie jūsu vārdi. Rekur, pirts, jā, vēsā mierā, situācija skaidrošana, patiesība, smagums. Draugs, kruzuļains. Ļoti neparasti vārdi jums nāk. Nav nekā neparasta. Nav jābēdājas, ja nav nekā neparasta. Ok, tad esam tādi racionāli. Jā, visi kārtībā. Tā mēdz būt, jā. Labi, ok. Nu tā tad noskaņojamies uz tiem vārdiem, jā. Vēlreiz varam pārlasīt, un tad sāksim zīmēt. Parasti, jā, arī tajos video ierakstos, kas būs publicēti mājaslapā, varbūt jau ir publicēti, vienmēr, cik nu es esmu testējusi šo algoritmu uz citiem cilvēkiem, vienmēr es sāku tieši ar to augšējo apli, ar mūsu mērķi, kāda es gribētu būt manā līderībā. Bet šoreiz nes kāpēc man gribas tomēr sākt ar to esošo situāciju, lai pēc tam beigtu ar to pozitīvo noti. Okay? Tad ņemam jebkuru aplīti, kas jums ir par rokai, vai arī vienkārši ar savu roku zīmējam kreisajā apakšējā stūrī apli, kas ir tagadne, esošā situācija. Varam parakstīt. Un mēs aizpildīsim šo apli, ja kāda no jums pazīst modeli, kas saucas vispasaules problēmu mandala, ja, tad tas ir tāds iespaidots algoritms tieši no šī modeļa, kad mēs liekam punktiņu un vienkārši neatraujot marķieri, visu laiku velkam līnijas, ja, tur krustojam nemitīgi, un paralēli skaļi runājam ārā visu, kas ir sakrājies, ja? Visas tās bēdas, viss, kas man rūp par šo problēmu. Ja? Tad iespējams, ka tur parādīsies arī diezgan pozitīvs apraksts, bet tur drīkst arī nolamāties, ja? Pateikt kaut ko sliktu, viss, kas ir uz doto brīdi šajā tēmā, un vairāk tiešām es aicinu koncentrēties uz to, kas tad mani velk lejā, kas man nedod iet uz priekšu, ja, manā līderībā. Es domāšu par savu projektu, un varbūt varat paskatīties, kā tas izskatīsies manā gadījumā, un pēc tam mikrofoni mums ir izslēgti, ja, tā kā droši jūs varēsiet arī skaļi nolamāties un izrunāt savu situāciju par jūsu līderību. Nu tā, es to nekontrolēju ļoti tā ar zemapziņu, neracionāli, kas nu nāks prātā, tas būs. Atvainojos, ja būs pēkšņi kaut kas slikts. Lady Leader, man liekas, ir bijis viens no foršākiem projektiem, kas man vispār ir bijis manā praksē, ļoti daudz gadu praksē. Man liekas, es gribu fokusēties uz to, ka es gribu vairākas paudzes likt kopā, un pagaidām, nes kāpēc man tur ir barjera, salikt kopā vairākas paudzes, meitenes un dāmas. Man ir bail, ka tam ir jākļūst par uzņēmumu, kad es gribu, lai tas tomēr ir viens liels sociālais projekts. Jā, es saprotu, ka man ir daudz baiļu par to tēmu, un man pagaidām trūkst partneru, jo es noteikti gribētu, lai tur ir tāds startautisks līmenis. Un man ir bail, ka kāds dara kaut ko līdzīgu, un varbūt es nebūšu kaut kāda tāda jauna un pārsteidzoša. Jā, un vispār es nodarbojos ar visu, ko citu vēl paralēli, un varbūt man vienkārši trūkst laika, lai nodarbotos beidzot ar mūsu jaukajām sievietēm, darīt kaut ko priekš viņām. Un arī priekš sevis. Un punkts.
Un tā man sanāca tāda putra. Lūdzu, uztaisiet savu putru. Ja, tad droši neatraujot roku, skaļi runājam, kas ir mana esošā situācijā, manā līderībā, kur jūs esat, arī visu to slikto, kas jūs velk lejā. Cik ilgi jāvelk, kamēr gribas pielikt punktu. Ja, tā kā uz vienas elpas, ja. Un jūs redzēsiet, tas ir ļoti tā automātiski nāk no zemapziņas, ja, cik ilgi tas ir. Noteikti jūsu aplis būs pilnībā aizpildīts. Varat padalīties ar savām sajūtām, kā ir, pateikt visu skaļi, vai sanāca arī, vai kliedzāt, vai čūkstējāt. Ja čūkstējat, kāpēc? Tā. Šiem vēl kad līnijas. Un kāds ir tas noskaņojums, jā, vai pozitīvs, vai varbūt sapratāt, ka jūsu līderība šobrīd tiek bloķēta ar kaut ko? Ko? Gandrīz apraudājos, jā. Jā, droši var likt iekšā visu spēku un arī visu kas sakrājies. Un tiešām aicinu skaļi to darīt, jo efekts ir daudz labāks. Dusmas, ļoti labi. Šī tēma nav aktuāla. Jā, ļoti interesanti, kad cilvēkiem liekas, ka tā nav aktuāla tēma. Un bieži vien, kad es zīmēju dažādās grupās, kur sākumā cilvēki teica, ka nē, tā nav mana tēma, es negribu kļūt par līderi, piemēram. Beigās bija tāda izpratne, ka tā uztvere par līderību ir savādāka, ja? Tā līderība var izpausties ļoti dažādi. Es varu būt līdere manā ģimenē, es varu būt līdere savos darbos, kaut kādos hobijos, talantos. Ja, nav obligāti tāda līdere, kas ir tāds vadonis svārkos, ja. Un tad, kāpēc jums liekas, ka tas nav aktuāli? Jā, kur arī ķermeniskās izpausmes nospiež saules pinumu, bailes mījās ar tādu prieku un sadarbības sajūtu, jā. Ļoti jauki. Paldies, ka dalījāties. Tagad es jūs aicinu, redzat, ka iekšā šajā aplī, tur nav kur kaut ko ierakstīt, jā? Tāpēc tagad apkārt šim aplim jūs varat uzrakstīt tos atslēgvārdus, ko jūs šobrīd atceraties no tā visa, ko jūs teicāt. Nevis, ko jūs apzināti racionāli teiktu par esošo situāciju, bet kas jums izrāvas ārā no jums un ko jūs šobrīd atceraties. Nu, piemēram, es par savu un pilnībā ok, ja pēkšņi jūs atcerēsieties kaut ko, ko jūs varbūt neteicāt, jā, un tagad jūs sajaucat. Bet man liekas, ka es teicu, ka tas bija foršākais projekts. Man liekas, es vairāk kārt pateicu vārdu bailes. Bija kaut kas par, gribas teikt, generations, paudzes, par dažādām paudzēm, ka tas ir nākamais līmenis. Un kaut kas vēl bija. Aha, man bija kaut kāda salīdzināšana sevi ar citiem, ka es nebūšu kaut kāda jauna un pārsteidzoša, ja nenesīšu kaut ko jaunu. Es to nosaukšu par salīdzināšanu. Un iespējams bija vēl kaut kas, ko es neatceros. Nu tā. Tālāk
Mēs turpināsim kompozīciju un augšējā labajā stūrī zīmēsim to nākotni, to, ko es gribu. Es apvilkšu savu tīkšu. Un, ja jums ir kāds cits aplis, tad droši apvelkat, vai arī ar roku varat uzvilkt apli. Tad tā ir tā nākotne, tās ir manas tieksmes, un šo gan es varu aizpildīt ļoti apzināti un loģiski. Tad es zīmēju iekšā dažādus apļus un rakstu iekšā atslēgu vārdus, kas man ir, ko es vēlos, ja, tajā līderībā. Un ko es savā līderības projektā vēlos, piemēram, ka tas ir startautisks, ka tā tiešām saucas par skolu, kaut gan es nesaprotu, ko tas nozīmē. Kā nezinu, vairāki sadarbības partneri. Un jā, ka tur ir vairākas paudzes, un tur ir tādas kā klases varbūt. Kāds ir pirmā klase, kāds ir otrā, kaut kas tāds. Un jā, ka tā nav tāda formālā skola, un ka tur māca, man gribas pateikt, reālās lietas, bet reālās ir nevis par prasmēm, bet vairāk par attieksmēm, par kaut ko, kas ir saistīts ar dvēseli, par to, ko es domāju, ko es jūtu, lai tur kaut kas mainās. Un es vēl nezinu, kā lai es to nosaucu, un kā lai es to reklamētu, jā, lai izskaidrotu cilvēkiem, ko tur māca, kas ietilpst tajā sievišķajā līderībā, un ka tas vispār ir pavisam jauns koncepts. Jauns koncepts. Un jā, ka tas tomēr ir sociāls projekts. Nevis cilvēki maksā naudu un iet. Un rezultātā, lai tie absolventi var kaut kādi turpināt šo darbu. Ne jau tāda kā piramīda, bet ka tam ir kaut kāds turpinājums. Nevis, ka vienkārši cilvēki dabū diplomu, ko pielikt pie sienas vai vispār aizmirst albumā, bet tās sievietes, dāmas, lēdijas var to praktiski pielietot. Un tam ir iespēja. Un ka mēs skolā varam iedot tādu iespēju. Un ka tas noteikti ir par iekļaušanu. Tātad tā nav domāta teicamniecēm, tā ir domāta tām, kam ir mazāk iespēju, bet kam to vajag. Un varbūt vēl kaut kas. Tad arī jūs par savu līderību padomājiet, kas ir tās galvenās sastāvdaļas, par ko jūs domājat, par ko jūs sapņojat. Varbūt tas būs par privātās dzīves vai ģimeni un darba balansu. Varbūt par ārējo izskatu, varbūt par kaut kādām prasmēm un talantiem, kā jums pagaidām trūkst. Visu, kas nāk prātā, bet noteikti gribas, lai tas ir tajā plānotē līderība, kā jūs redzat sevi kā līderi. Un, ja gribas ierakstīt kaut kādus dažus atslēgu vārdus arī čatā, droši varat padalīties. Tad mēs sapratīsim arī, kā jūs uztverat, no kā sastāv līderība. Es varu padalīties, ka zīmējot šo algoritmu ar ļoti dažādām auditorijām,
gan pavisam jaunām meitenēm, gan vairākam paaudzēm. Es novēroju, ka līderības izpratne ir tiešām ļoti, ļoti, ļoti dažāda. Varbūt ļoti tāda privāta, intīmā izpratne, nezinu, līderība attiecībās, bet varbūt ļoti saistīta ar karjeru, varbūt ļoti saistīta ar savu kaut kādu politisku vai pat filozofisku nostāju. Jā, tad neierobežojam sevi. Es kā līdere, kas tur ir svarīgs? Attīstu tālāk savu līderību, aizraujot citas līdzdarboties un atrast viņām savu ceļu. Ļoti forši. Iedvesmoju, jā, to es arī gribu. Ka es iedvesmu. Tas ir noteikti ļoti svarīgi, jā. Droši rakstiet vēl kaut ko. Sajūtu skola. Harizma. Ja godīgi, jūs arī iedvesmojat mani, kam būtu jābūt tādā skolā. Jo, ja jūs to redzat savā līderībā, es redzu, ka tas ir tas, kam ir jāiedvesmo, kas ir jāmācā šādā līderības skolā. Forši, paldies jums par padomiem. Nu ko, droši vien jums rodas jautājums, kad jau mēs sāksim apaļot, vai ne? Nu, tagad ir tas īstais laiks. Kā redzat, mums tie 2 aplīši ir diezgan dažādi aizpildīti. Jā, viens ir tāds smuks un sakārtots ar tiem tādiem skaidriem apļiem, un otrai ir pilnīgā putra. Tad arī apaļosim mēs 2 dažādos veidos. Tātad šeit, jā, ir tā klasiskā apaļošana, tad, kad mums ir kaut kādi krustojumi, blakus ir līnijas, tad mēs vienkārši nopaļojam tā, lai viena līnija pāriet otrā līnijā. Šitā. Arī iekšā var ievilkt dažas līnijas. Tā. Tad apaļojam. Un šajā aplī lejā es varētu jums piedāvāt arī paņemt drusku biezāku marķieri, bet melnu joprojām. Un šeit jau katru dievu līniju nav iespējams nopaļot, jā? Tāpēc mēs vienkārši izcelsim tās līnijas, kuras jau ir biezākas, jā? Kur jūs redzat, tā kā, ja jūs paņemtu drusku tālāk savu lapu un paskatītos no attāluma, kas ir tie apli, kas ir redzami, piemēram, šeit. Un tad es tādu blīvāku jau uztaisītu, piemēram, šeit un šeit. Ja? Bet iekšā, ja tur ir tādi dzirnekļu tīkliņi, ja, tad tos es it kā nepamanu. Ja? Tās ir pārāk tālu tās līnijas. Tas ir ļoti tādas trauslas juvelieru gaumē. Ja? Tātad es izceļu tikai tos biezos apļus. Protams, tieši apaļošanas fāzē es jūs aicinu domāt par 4 uzmanības punktiem. Ja? Un kas tie ir? Atgādinu. Pirmais ir domas, par ko es šobrīd domāju, vai es apzināti mēģinu tur salikt kopā savu bildi par līderību, domāt par atslēgvārdiem, vai varbūt kaut kādas pilnīgi citas tēmas man nāk prātā. Nezinu, domāju par vasaru, par atpūtu, vai varbūt arī kaut kādas konkrētas frāzes un teikumi nāk prātā. Piemēram, nezinu, tur mēģinu apaļot un saku, nesanāk man apaļot, vai nepatīk man tās līnijas. It kā mēs to sakam par zīmējumu,
Bet tas nav tikai par zīmēm, tas ir šeit un tagad šajā procesā, un mēs zīmējam mūsu līderību. Tātad arī jebkuru šādu frāzi, kas it kā attiecas uz kaut ko citu, mēģinām metaforiski pielikt klāt mūsu tēmai, ja? Un, piemēram, ja es saku, nepatīk man manas līnijas, es teiktu, piemēram, ka pēc šajā modelī šobrīd man ir tik maz līniju, tad es varētu šo pašu jautājumu sev uzdot un pajautāt, ko tas nozīmē manā tēmā? Līderības projekts. Kā man ir tāds apjukums, kāpēc man ir tik maz līniju? Ko tas nozīmē? Kas ir tās līnijas, kuru man ir tik maz šobrīd? Vai man trūkst resursu? Vai es nesapratu, kā tad tā, ka līdz šim es joprojām nedarbojos šajā sfērā tik daudz, cik es gribētu? Ja, tātad jebkuru frāzi mēs mēģinām atspoguļot mūsu tēmā un apaļojam. Gan šeit, ja, pēc divām metodēm. Otrais uzmanības punkts ir emocijas vai sajūtas. Varbūt ir apjukums, varbūt uztraukums, varbūt miers. Es atceros, kad jūs tikko uzzīmējāt pirmo apli aizpildījāt, jā, daudzām bija dusmas, kas vēl bija apjukums, jā. Un kas ar jums notiek šobrīd? Kādas ir tās emocijas? Ja. Trešais uzmanības punkts ir ķermeniskās izpausmes, jā, tātad ķermeņa sajūtas, angliski sensations, jā, bet ķermeņa sajūtas vai izpausmes. Kas notiek ķermenim? Piemēram, kāda no jums rakstīja, gandrīz apraudājos. Kaut kas vēl bija interesants. Nospiež saules pīnumu. Jā. Tātad pavērojot savu ķermeni, kas ar jums notiek un kur tieši ķermenī tas notiek. Interesanti, man pēkšņi notiek kaut kas mugurā, kaut gan pēdējā laikā nav nekādu problēmu ar muguru. Un tad var aizdomāties, kāpēc pēkšņi tur ķermenī kaut kas notiek. Un var mēģināt atcerēties, vai nu kad parasti jums ir tādas ķermeniskās izpausmes. Nu, piemēram, ja, nesen mēs te zīmē ar vienu grupu un viena meitene saka, man svīst rokas. Un es saku, kad tev parasti svīst rokas, ja, ar kurām situācijām tev tas asociējas? Un, piemēram, ja, viņai bija, kad es uzstājos, kad uz mani skatās daudz cilvēku un es nezinu, ko pateikt, ja. Tad, kad jums parasti ir tādas ķermeniskās izpausmes, ar ko jums tas asociējas? Un tad, kā šīs situācijas ir saistītas ar šo tēmu, ar mūsu tēmu, kuru mēs šobrīd zīmējam? Vai arī var mēģināt atcerēties pēdējo gadījumu, vai to, kas nāk prātā, ja, kaut kādu tādu spilgtu piemēru, kad jums, nu, piemēram, nezinu, tur iesāpējas mugura, vai bija tieši tādas pašas ķermeniskās izpausmes. Kā jūs toreiz jūtāties? Kas ar jums notika? Kas bija blakus? Un kā tas ir saistīts ar šo tēmu? Es visu laiku pamanu, ka šajā aplī, kas man ir lejā, tie iekšējā apļi manis kāpēc lien ārā pāri robežām. Un tas ir teikums, jā, tas ir domu piemērs, ka es to izsaku skaļi, kā iekšēji apļi nāk ārā pāri robežām, lien ārā, jā, es teicu. Tad es arī varu uzreiz, jā, tā kā uzķert to domu un
pielaikot manai tēmai, ko tas nozīmē līderības projektā, ka man iekšējā apļa lien ārā. Nu, droši vien es teiktu, ja, ka ir daudz kā cita iekšā, par ko es domāju, kam jau pietrūkst vietas. Un līdz ar to, nu, nav kur iebāzt vienkārši vēl vienu milzīgu ideju, ar ko ir jānodarbojas, kam ir jāvelta laiks. Un nāk doma, nākamais risinājums, ka droši vien nav jādara viss savām rokām, bet ir jāuzticas labiem partneriem, ir jābūt sadarbībai, ir jābūt uzticībai. Un nākamās domas, kas man nāk, es esmu pieradusi, ka tādi uzticīgi labi partneri ir vairāk tie ārzemju partneri, ja? Nu, ar ko kopā ir kaut kādi projekti. Bet būtu jau ļoti forši, lai arī šeit vietējā līmenī kaut kādi atbalstītāji varbūt, kas virzītu līdzīgas idejas uz priekšu, ar ko kopā mēs strādātu, kas būtu biedrības biedri varbūt, tādi aktīvi biedri, kas nāktu ar savām idejām, iniciatīvām. Un tā droši vien ir pirmā reize, kad es to saku skaļi. Ja? Tad kaut kur iekšā man tas ir sēdējis, bet es paķēru vienkārši vienu teikumu, ko es izteicu skaļi, un tas bija par zīmējumu. Un tad es mēģinu attīstīt šo domu par veselu tēmu. Ja? Nākamais teikums, esot šeit un tagad. Un visu laiku vienmēr. Pavērojiet lūdzu arī, kuram aplim jūs vairāk veltat uzmanības, vai jūs vairāk velk uz to nākotni un tur, jā, smuki darboties, vai jūs rūpīgi vai arī nerūpīgi, varbūt ar kaut kādu tādu negatīvu attieksmi sēžat un ņematies šajā te aplīti lejā. Pavērojiet sevi, jā, kas ar jums notiek, ar ko jūs gribat nodarboties, pie kura apļa, piemēram, šeit, ja, kur jums ir parakstītie apļi ar atslēgvārdiem, ir kādas sajūtas, gan ķermeniskās izpausmes, gan arī emocionālas. Jo arī pieskaroties katram aplim, jums var būt ļoti dažādas izpausmes, ja, un dažāds tāds noskaņojums. Nu, interesanti, ka es sākumā pabeidzu to melno apli, tagadējo, un tad jau ķeros. Un varbūt tas īstenībā ir tāds rādītājs, man signāls, ka, nu, droši vien es domāju, ka, nu, kā ir jāpabeidz visi esošie darbi, un tad jau jāsāk kaut kas liels un jauns, bet īstenībā tie darbi nekad jau nebeigsies, vai ne? Un ja nemēģināt darīt vismaz kaut ko mazu, bet jau tai sapņu idejai, un tad var arī nekad nesākt. Tādas domas man nāk. Un kuras domas nāk, tas ir tās pareizās. Varat arī tādu konspektiņu sev kaut kur maliņā uztaisīt, ja, visas tās pārdomas, kas jums nāk prātā. Lūk. Tā. Nu, un 4. uzmanības punkts ir vīzijas, kas arī ir domas, bet tādas vizuālās domas. Varbūt kaut kādas atmiņas, bildes no pagātnes. Jā, pēkšņi kaut kādas atmiņas varbūt nāk. Mēģinām to sasaistīt ar šo tēmu. Kāpēc? Domājot par līderību, es atceros kaut kādas ainavas no manas bērnības, piemēram. Nezinu, es redzu putus un dārzu. Un tad es vēl negāju uz skolu. Mana mīļākā nodarbe bija būt dārzā, kur mums bija ļoti daudz puķu, kas ir manas mammas lielā kaisle. Un katru dienu es, kā Anna Sakse, rakstīju pasakas par puķēm.
Un tad par katru puķi, kas mums bija dārzā, man bija savs stāsts vai pasaka. Un man liekas, tas varētu būt tāds arī iedvesmojošs šādām projektām. Lēdies, puķes, pasakas un arī kaut kāda saikne starp mamām un meitām ar radošiem uzdevumiem. Tas varētu būt interesanti, vai ne? Kā metode, ko piedāvāt. Terapeitiskā metode gandrīz vai. Kādi drebuļi nāk. Tā. Man jau sanāca nopaļot abus divus apļus. Paskatieties lūdzu uz saviem apļiem kopumā. Ja jums ir bijuši tiešām kaut kāda apli, ko jūs ņēmāt, lai apvilktu, ja, tad visdrīzāk viņi ir vienādi. Bet ja jūs zīmējat ar roku vai arī izmantojat dažādus priekšmetus, ko apvilkt, tad paskatieties arī, kurš aplis jums ir lielāks un kurš ir mazāks. Runājot par savu, piemēram, šeit arī ir vienkārši mana tāda intuitīvā uztvere, ja? Es tak noteikti apvilku jau gatavas figūras, ja? Tā kā tam vajadzētu būt absolūti vienādām. Bet vizuāli skatoties uz manu zīmējumu, man ļoti izteikti liekas, ka šīs aplis apakšā ir lielāks un tāds stiprāks. Arī lien ārā, ja jau tie mazie aplīši pāri robežām, un viņš noteikti ir tāds jūtamāks man iekšā. Tā es to uztveru. Un ko tas nozīmē? Ja, ka mana tagadēja situācija, līderība ir šāda, kā es viņu redzu šeit. Pavērojiet arī attālumu starp diviem apļiem. Un ir pilnībā normāli, ja, ka vienu un to pašu attālumu kāds cilvēks nosauks par mazu, un kāds pateiks, nē, tas ir šausmīgi tālu. Bet kā jums šobrīd liekas, no šī apļa līdz šīm aplim, cik tālu ir? Un ja es jums pajautātu, cik daudz laika ir starp šīm apļiem, vai tas ir 2 nedēļas, vai 2 gadi, vai 15 gadi? Un ja es jums palūgtu tagad pilnīgi nedomājot racionāli ierakstīt kaut kādu ciparu, cik šeit ir gadi? Es rakstu 2, 5 gadi. Man ļoti gribas rakstīt 7. Pēc 7 noteikti būs kaut kas nozīmīgs. Lūk. Un tālāk, protams, mums ir jāsavieno 2 aplīši tāpat, ka tas ir šajā mūzikas instrumentā, jo bez tās trīpiņas, ja, bez tās ādiņas, viņas nekad neskanētu. Ja, un tikai pateicoties tam, ka šie apli ir savienoti, tas kļūst par mūzikas instrumentu. Tāpēc ļoti svarīgi, lai mums ir tie savienojumi, ir obligāti jābūt vismaz vienai līnijai, bet varbūt arī vairākas. Bet noteikti šajā virzienā. Jā, tātad no tagadnes uz nākotni. Man gribas paņemt kādu biezāku marķieri un ievilkt arī tā kā lauka līnijas caur visu. Kāpēc man neraksta? Caur visu. Tā. Interesanti. Vairākas līnijas es ievilkšu. Neskatoties, bet vienkārši šai virzienā. Tā. Un varat papētīt,
Ja gadījumā jums sanāca, ka kāds aplīst no nākotnes, kur ir kāds ierakstīts vārdiņš iekšā, ir saistīts ar kādu vārdu šeit apakšā. Tieši savienojot līnijas. Nu, piemēram, šeit ar esošo situāciju vispār nekas nav saistīts. Tikai gadi. Tālāk mācīt reālās lietas, atceraties, mēs runājam, jā, tad kaut kas par dzīvi. Šis man iet kopā ar jautājumu zīmi, un man liekas, tas nozīmē, ka man pašai ir jāiemācās kaut kas jauns, par ko es pagaidām vēl nezinu. Tālāk, iekļaušanas aspekts, skola. Nezinu, kas tas ir. Iedvesma, kuru jūs man ieteicāt. Un pagaidām tas savienojas ar bailēm un nākamo līmenī. Jā, tad pagaidām es neatrodu, kā iedvesmot, jo man ir bailes. Un šī līnija iet caur sadarbības partneriem un iespēju došanu, un arī caur bailēm, un caur to, ka tas ir foršākais projekts jebkad. Tātad tas, kas padara šo visu ideju par tik foršu, ir tieši sadarbības partneri, ka tas nav viena cilvēka ideja, ka tas dod iespējas. Bet līdz ar to rodas arī bailes. Un pagaidām, kad es to saku, man liekas, ļoti neloģiski, kāpēc man tur vispār ir kaut kādas bailes, jo visas lietas ir pozitīvas. Un tāda ir tā mana attieksme šobrīd. Ja tad papētiet, kas jums iet caur vienām līnijām. Protams, ja jums ir tās līnijas, tad vajadzētu apaļot. Ja? Tad, kur mums sanāk kaut kādi krustojumi, tad noteikti arī integrējam un apaļojam. Tā. Iekšā. Un, protams, turpinām sevi vērot pēc 4 uzmanības punktiem. Ja nāk prātā kaut kādas pārdomas, ja ir izteiktas emocijas vai ķermeņa sajūtas, tad droši arī rakstiet čatā. Man ir šausmīga zinkāra par tiem 7 gadiem. Kas ir ar tiem 7? Man nāk prātā vīzija, ka es redzu arī ēku. Jo šobrīd visi šie pasākumi ir tādi, tās ir, nezinu, vienas reizes tikšanās, jā, vai vispār tikšanās, bet domājot arī par starptautisko kontekstu, jā, šobrīd viss ir, nezinu, kā lai nosauc, bet, ka nav kaut kādas konkrētas ēkas, kur notiek kaut kādas konkrētas apmācības. Jā, arī mēs tagad ar jums zīmējam online. Bet es redzu pat vizuāli, kā izskatās ēka, tāda dzeltenīga ar tādiem tornīšiem. Un tā es redzu to skolu, jā, to skolas projektu. Un tad man nāk prātā vārds investīcijas, ka vajag arī droši vien kaut kādu sponsoru. Kaut gan tam ir jābūt sociālam projektam. Nu tā, izskatās, ka es visu esmu nopaļojusi. Un ļoti svarīgi, lai uz šīm te līnijām,
kas savieno divus apļus, jums parādās konkrēti soļi, konkrēti uzdevumi, ko jūs varat sev uzlikt jau tagad, domājot par to nākotni. Kā tikt no tagadnes līdz nākotnē caur šīm līnijām? Piemēram, es skaidri redzu, ka man ir 4 līnijas, tad man ir jāizdomā vismaz 4 soļi, un tad pie katras līnijas ir jāuzraksta kaut kas. Kur man atnāca, jā, ka man vajag sponsorus un es nezinu, līdzīgi domājuši cilvēki tiem sponsoriem. Tad ir vajadzīgi jauni kontakti no jaunām kādām sfērām. Tā. Tad es domāju, ka man pašai ir jāiemācas kaut kas jauns, iemācīties. Un ja jau mums bija, piemēram, visas tās puķu pasakas terapijas, man liekas, ka tā ir kaut kāda terapeitiskā metode, kas man būtu jāiemācas. Tad es teiktu kaut kas par paudzēm un psiholoģiju. Un droši vien tas nozīmē, ka man pašai ir jātiek skaidrībā kaut kādās savās attiecībās starp paudzēm. Skaidrība pašai. Jo tā jau parasti ir, vai ne? Ka pašus kaučus vajag kaučēt. Un kas vēl varētu būt? Es nezinu, kāpēc, bet man nāk prātā vārds jaunieši. Un jā, tie varētu būt tas dzinējs spēks, kas dotu jaunas iniciatīvas biedrībai, un man pašai būtu tādi palīgi. Vajag piesaistīt jaunus spēkus, lai ir kam strādāt, lai nav jādara viss pašam, vai ne? Nu tā, es ļoti gribētu dzirdēt vai lasīt, varbūt tā labāk, kādi ir jūsu soļi, ko jūs paši sev ierakstījāt. Vismaz vienu varbūt varat padalīties. Un kamēr jūs rakstāt, es sākšu krāsot, tātad sākšu arhetipēšanu. Bet droši ierakstiet, kādas ir jūsu gatavības, ko jūs redzat, kam ir jānotiek, lai būtu tuvākas saviem līderības sapņiem. Miers, azarts, ticība un spīts. Ļoti forši. Tā. Droši dalieties vēl. Un arhetipēšanā vienmēr galvenais princips ir integrēt, apvienot, nevis sadrumstalot, un sadalīt. Līdz ar to ar vienu un to pašu krāsu mēs vienmēr apvienojam vismaz divas, ne rūtiņas, es pat nezinu, divas daļiņas, kas ir blakus, jā? Tātad nevis tādu vitrāžu vai paklāju taisām, kuru katra šūniņa ir kādā krāsā, bet apvienojam. Un krāsot var ne tikai tos apļus, bet droši var krāsot arī visu apkārt. Tā, un rekuru, ko cilvēki raksta par jūsu soļiem, sakrālā ģeometrija droši vien, saticība, mīlestība, sapratne, jāmācās angļu valoda, apzinātība, jānotur līdzsvars. O jā, kādas jaunas valodas vēl noderētu, vai ne? To mēs kādiem gribētu.
Varbūt arī attīstīt to, kas ir aizmirsts. Tik no mums skolā mācies vēl kādu valodu, kuru nekad pēc tam neizmantojām. Un būtu forši ņemt līdzi un attīstīt, vai ne? Un Zinta raksta, mieru gribās ņemt un dot harmoniju. Mm. Un tad krāsojam, arhetipējam. Baudām krāsu, skatāmies, novērojam, kas ar mums notiek, kad paņēmam rokās zīmuļus, vai kaut kas mainās. Es brīnos, ka es ņemu to zaļo, kas man parasti nepatīk. Domas ir par dabu, ka droši vien tās reālās lietas noteikti ir saistītas ar dabu, mūsu līdzsvaru ar dabu kopā. Tā, un vēl jūs rakstāt paštēla transformācija, skaidrība par auditoriju, ļoti labi soļi, jā. Fokus uz iekšējo vadību mirkli pa mirklim. Stabila atbalsta komanda, saprast, kur būšu pēc gada, sajūtas drošība. Vai tukšais laukums starp apliem jākrāso? Es teiktu, ka jā, bet droši vien visdrīzāk jūs gribat izcelt visvairāk tieši apļus, tad krāsojam tā mierīgāk, jā, varbūt netik koši, lai tomēr tas galvenais fokus ir uz pašiem apļiem. Bet, protams, neatstājam visu apkārt baltu, ja, tā kā drusku krāsas pieliekam. Ja jums liekas, ka, ir pavisam tā tukši apkārt, var ievilkt arī tādas pavisam vieglas līnijas apkārt, ja, lai nekrājas gaisā. Bet, lai tas nemaina to galveno uzsvaru, ja, tieši uz apļiem, lai nebojā kompozīciju, bet ir tāds atbalstošs spēks. Ja, tādas juvelieru līnijas papildus. Šito var. Un tad arī krāsot var ļoti gaiši apkārt. Jā, Daci no lauka līnijām skaidri veidojas vēl trešais aplis. Varbūt kāds ļoti nozīmīgs posms dzīvē būs pa vidu. Varbūt gribas iedot tam kādu nosaukumu, vai varbūt ir redzams arī kāds atslēgvārds, kas trāpīja tieši iekšā šajā aplī. Var paskatīties, ko tur jums mēģina pateikt. Dace. Ja redzat kādu vārdu, kas tur iekrita, varbūt ierakstiet arī, ir ļoti interesanti. Tā. Atpakaļ. Tā. Grupas dzelteni. Rītā ir trešais saplis, un vārdi ir uzkrājums, paštēla transformācija un skaidrība. Tad droši vien ir vajadzīgi uzkrājumi tieši paštēla transformācijai. Ja tas ir vienā aplī.
Ļoti interesanti, jā. Nu jā, un tā ir tā līdzīga dzeltena krāsa, kuru es redzēju, tā ēkai, ko es redzu. Ko es gribētu savai skolai. Un tur noteikti ir daudz valodu, par kurām viņš man saka. Baltas krasu apkārt. Un tad tuvojamies nākamajam solim. Jā. Nē, šī gribas kaut kā. Mhm. Nu, kā jūs saprotat, nākamais solis ir tiešām tāda svarīgāka lauka līnija, tad es jūs aicinātu paņemt tiešām biezu marķieru, varbūt arī citā krāsā. Un es ieteiktu neskatoties, bet, nu, ja gribat, tad skatāmies, tad, jā, mums ir tā kā tie galvenie virzieni, jau vairāki, ko jūs iezīmējat, bet vienu lauka līniju tik un tā ievelkam starp abiem apliem. Tā, un man arī tur iekrīt skaidrība. Skaidrība pašai ar sevi un paudzēm. Tu tik galā ar visām situācijām savā ģimenē. Tas ir tas svarīgākais. Un tad tas iet cauri iedvesmu un iekļaušanu un nākamo līmeni. Jā, tad tas ir pats svarīgākais. Un tad ir palikusi fiksācija. Un fiksāciju noteikti šajā algoritmā es jūs palūkšu vilkt aizvērtām acīm. Fiksācija būs aplis un pilnīgi neskatāmies. Kaut kur savā zīmējumā ievelkam apli. Tad veram vaļā acis un skatāmies, kas sanāca. Kur atrodas fiksācija? Kas ir tas svarīgākais un pirmais, kam būtu jāpievērš uzmanība? Un skatāmies arī, vai šī fiksācija ir tuvāk tagadnei vai nākotnei, ja, un kas tajā ietilpst. Es nezinu, es redzu vārdus mācīties kaut kādu terapiju, terapijas metodi par paudzēm un startautiski, bet tas nav tā kā tūlīt, vai ne? Redzat, ka tas ir tās
tas lielais solis, kas ir tuvāk jau nākotnē, jā, tā kā visdrīzāk tas nav, nezinu, šogad ir jāmeklē kaut kādas mācības, bet tas lielais svarīgais solis, lai dabūtu tieši tādu rezultātu, ko es gribu, par kuru es sapņoju, tad tas būs drīzāk pēc dažiem gadiem, un tā būs jau daļa no tās nākotnes. Iespējams, nezinu, praksē. Ja? Tāpat kā ar neirografiku mēs jau praksē sākam darboties, kaučēt citus, tad iespējams tas ir kaut kas līdzīgs. Re, kur ievelkam fiksāciju. Varat padalīties arī, kādas jums ir atklāsmes par jūsu fiksāciju, vai ir kaut kāda insaiti, ja, ko jūs saprotat, ko jums tā fiksācija mēģina pateikt priekšā, kur ir risinājums, cik tālu ir tas risinājums, kam tieši ir jāpievērš uzmanība, ar ko tas ir saistīts. Ja, varbūt ir kaut kādi padomi, ja, kas jums atklājās šai zīmējumā ar fiksāciju. Zinte iekšējais darbs ar sapņiem un domu biedru grupas. Ļoti forši. Jā, redz, es meklēju to vārdu, un es viņus nosaucu, atceraties, līdzīgi domājošie. Tie ir domu biedri, un man patīk vārds biedri. Es domāju, man ir jāattīsta tieši biedru tā sistēma, tīkls biedrībā. Sapratne. Mhm. Mhm. Vēl kādu minūtīti, lai jūs pabeigtu savus zīmējumus, un tad iesim atpakaļ uz vārdu sarakstu. Pagaidām gatavošu pulksteni. Un tad es ļoti gribētu redzēt jūsu zīmējumus, bet no visiem kameras ir izslēgtas. Ja kāda gribētu parādīt, es būtu ļoti priecīga paskatīties, kas jums sanāca. Vai nu pacelt? Jā, paldies, Anita. Ļoti, wow, fiksācija ir tik milzīga. Jā, cik rozīga ir Dācei. Smuki. Paldies, paldies, ka padalījāties. Labi, tagad ejam uz savu sarakstiņu, jā? Jā, paldies, Anita. Es vēl krāsoju. Ja nu kas, ja krāsot, var turpināt arī vēlāk, ja gribas pielikt vairāk detaļu, bet būtu ļoti forši, ja mēs esam tā kā uz viena viļņa un paskatītos, kā mums, pateicoties šim algoritmam, šim modelim, mainījās vai nemainījās uztvere par mūsu tēmu. Tad es atkal uzlikšu 2 minūšu laiku. Oi, vēl ne. Un tad atkal jau labajā pusītē rakstām jaunu vārdu krājumu, jā, sarakstu par to pašu tēmu, un tad salīdzināsim. 1, 2 un aiziet.
Stop. Jā. Tātad, vai? 2 minūtes. Sarēķiniet, kas ir, cik daudz ir jaunajā sarakstā. Ir mazāk vai vairāk? Vai ir pozitīvs vai negatīvs? Un, ja ir kaut kas, kas arī ir tāds neparasts varbūt, kas krīt acīs, arī kam tiešām es pievēršat uzmanību, ir kaut kāds insights, ja, no šī jauna saraksta. Smagi ir transformējis uz viegli. Vairāk un ir tāda pateicība pārdabiski. Ir tas vārds, jā? Tā. Paskatieties uz to vārdu, kas bija sākumā, ko jūs pasvītrojat kā tādu neparastu. Daci negatīvi palikuši, jā. Tā, un vai tas vārds no pirmā saraksta jums liekas tagad saprotamāks? Vai joprojām tas ir tāds mīglēns un ne par ko? Nezinu par savu. Es teiktu, ka mīglēnāks palicis man tas pirmais vārds. Jo sākumā es to uztvēru tā kā vienā virzienā, bet pēc visa, par ko es esmu domājis, man liekas, tas nav tas īstais virziens. Nezinu. Un salīdziniet abus sarakstus un vispār paskatieties gan uz to, kā jūs turējāt pildspalvu, ja, vai marķieri. Man, piemēram, jā, redzat, sākumā es tā slīprakstā rakstīju un tagad ļoti taisni. Kā atšķiras teikumu vai frāžu struktūras, ja, piemēram, sākumā man bija tikai atsevišķi vārdi, visur pa vienam vārdam, un šeit man pilnīgi tādas frāzes ir, vai pat teikumi. Un kāds ir tas kopējs noskaņojums, ja? Kā ir mainījies jūsu saraksts? Anita, abi vārdi savienojas un dod skaidrību. Tā. Nu, man no mana jauna saraksta ir skaidrāks tas virziens, ko es gribētu tajā skolā, ja? Ko mācīt, nevis līderību tādā klasiskā nozīmē, bet man šeit izkristalizējas, piemēram, ka tā ir tāda miera skola. Iekšējā miera skola, ka līderība ir, līderība ir sievietes iekšējais miers. Man liekas, ļoti tāds interesants apgalvojums sanācis. Nu ko, es gribētu jūs palūgt vai nu ieslēgt kameru, mikrofonu, vai nu čatā uzrakstīt kādu atziņu, vai varbūt, ja jums ir bijis kāds tāds pavērsienu punkts šodien, kad jūs atklājat kaut ko jaunu par savu tēmu vai par sevi, kas jums bija svarīgs, vai ir kaut kas, ko jūs ņemat no šodienas zīmēšanas, neirografikas zīmēšanas darbnīcas. Gan skaļi, gan rakstiski, kā nu jums patīk droši. Anita ceļ roku. Jā, es labprāt pateiktu to, ka pirmajā man bija pirts. Es pierakstīju sev komentāru, protams, ka jātīrās no liekā, spēks caur pirti man būs, un tagad man iznāca otrs vārds pateicība. Un tātad man tas tā ļoti daudz ko pasaka par
manu līderību, par visu, ko es arī, un pateicība, Kristīne, droši vien ir pirmkārt jāsaka šai jomā tev, vispār projektiem, Emotrain, Lady Leader, kas principā ir veduši uz to attīrīšanos, manuprāt, to pirti, tādu daudzās jomās, gan iekšēji par sevi, gan vispār kopumā, un pateicība ir ļoti svarīga dzīvē. Ir jāprot pateikties, lai ietu tālāk, un es no sirds pateicos par to, kas man tika dots caur arī neirografiku, protams. Paldies, Kristīna! Ļoti gaidīju šodien dienu. Man arī ir tāda iedvesma, varbūt, ziniet, jūs sakāt kaut kādu vienu vārdu, bet man uzreiz tas iet kopā ar visu metodoloģiju, jā, kaut kādu pirts, jā, ka pirts nav tikai pirts, un ka ar to var spēlēties vairāk un to attīstīt. Paldies jums! Dace raksta, ka pazuda grūtums, parādījies liels optimisms. Ļoti ceru. Lai tas arī paliek, lai iedvesma tālāk. Daiga raksta, pateicos, biju parakņājusies sevi, top skaidrība, kur jāturpina attīstīties, skauju. Tā, paldies, forši un interesanti. Man aplīši maziņi, nebija vieta, kur sarakstīt un pēc tā salasīt. Tad jāiet uz lieliem formātiem. Jā, Andīna. Un, ja sanāk tā, ka nevar iekšā ierakstīt, tad var rakstīt apkārt, jā, arī tiem apliem. Nu, līdz pusei vēl 2 minūtītes varu pagaidīt vēl kādus komentārus, un tad tieši pusē mēs varam beigt. Paldies. Jā? Liels jums paldies. Un, jā, man arī tas nākotnes aplis tā izplatās. Man sākumā likās, ka kas tur vairs nākotnē, bet man prasījās tādu fonu visiem tiem ripulīšiem ielikt un tā kā lai tā iedvesma ir visam pamatā, lai tā harmonija ir visam pamatā, un tad es viņu tā kā lielāku apli dabūju apvilkt apkārt, kas to visu, tam visam ietvaru, un tad tā viegli palika. Forši. Vieglāk palika. Nu, man prieks, jā. Forši, jā, jo ļoti bieži mēs to līderību uztveram, ka, tas vispār nav man, tas ir kaut kādām tur, jā, kaut kādām, nezinu, sievietēm, politiķām, kaut kas ne šajā līmenī, jā, bet kas ir tieši mana līderībā, un kā to pietuvināt, un kā to ietvert tādā harmoniskā ietverā, ir ļoti svarīgi. Un man prieks, ka jūs dabūjat tādu vieglumu un skaidrību, ja jums tas ir sanācis. Tā, forši un interesanti, tā, šito mēs jau lasījām, Ilzu, paldies, interesanti. Vērtīgi bija padomāt un pastrādāt ar šo tēmu. Tā, tad un iedvesma tas, ka ieraudzīju, ka izmaiņas varu sasniegt jau 6 mēnešu laikā līdz gada laikam. Ilzi, lai sanāk. Tā, pirmo reizi darbos neirografikā. Wow, Linda, apsveicu ar pirmo reizi, kā reiz 10. dzimšanas dienā neirografikai. Ļoti interesanti, ļoti patika, ka atnāca daudz atklāsmes, paslavēju sevi par to, ka noliku visus darbus malā. Tas ir pirmais solis līderībai, pieslēdzos tiešraidei. Liels paldies, super. Fiksācijas aplis iezīmēs tukšajā lapas daļā, virs abiem apļiem, bet neskar nevienu līniju vai vārdu. Vai tas, ko nozīmē? Tas noteikti kaut ko nozīmē, Egita. Jā, tad tā fiksācija, uz ko jums ir jāfokusējas tā kā uz pašu galveno, ir kaut kas, kas joprojām nav apzināts. Jā, tad jūs vēl esat meklējumos, un tad tas droši vien atnāks no kādas puses, ko jūs vēl negaidāt. Jā, tad ir lietas, par ko jūs jau tagad racionāli varat loģiski saprast un salikt uz papīra, bet tas īstais, kas jums dos tādu vislielāku spērienu uz priekšu, ir kaut kas nezināms. Jā, tad gaidiet. Radās pārdomas, vai esmu savas dzīves līdere. Wow, baigā filozofija. Vai es esmu savas dzīves līdere. Ļoti labi. Vērtīga pieredze. Izjundījās vairāki jautājumi, kurus agrāk nebiju noformulējis tik tieši. Jā, arī nērtie jautājumi ir ļoti svarīgi. Nu ko, ir puse
es domāju, ar šo mēs arī beigsim šodien, un lai jums līderība skan, vai ne? Milzīgs paldies! Ar šo mēs iesākam svinēšanu un esiet līdzi visu nedēļu, vai arī skatāties ierakstus vai tiešraides ierakstus, un lai neirografika palīdz visām foršajām sievietēm, kur nu mēs esam Latvijā vai ne Latvijā. Oi, cik forši ieslēdzat arī kameras, jā. Liels paldies, ka bijām kopā. Es gribu arī padalīties. Pirms dažām dienām bija 23. aprīlis, bija Svētā Jura diena, un es atceros, ka pagājušajā gadā tieši konferences laikā es pirmo reizi tā publiski zīmēju Svētā Jura algoritmu, un šogad es iedomājos, tas, ko es zīmēju, kopā ar citiem noteikti deva spēku tai tēmai būt, jā, tad mans tētis ir izdzīvojis. Es jūtu, ka tā bija tiešām tāda kopiena, kas palīdzēja. Bet šogad es biju priecīga 23. aprīlī, jo es padomāju, ka šī gada laikā šo algoritmu es jau esmu zīmējusi ar droši vien vairāk nekā 100 cilvēkiem. Tā kā, lai šie algoritmi mums tiešām palīdz. Arī līderības tinkšana, es ceru, ka novadīs mūs līdz Lady Līderu skolai. Viss, beidzam, neraudāsim. Paldies. Nu tad slēdzu ārā. Paldies liels, lai visiem jauka diena.